Sākam Baltijas hokeja līgas, Baltijas čempionāta hokejā, OptiBet hokeja līgas 2024. gada, 2025. gada sezonas preses konferenci. Preses konferencē piedalīsies Latvijas Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis, OptiBet Latvija mārketinga vadītāja Jana Gormaļova, kā arī visu 7 dalību komandu pārstāvi, galvenie treneri. Viņiem arī katram tiks dots vārds, bet kā pirmajam vārdu dodam Latvijas Hokeja federācijas prezidentam Aigaram Kalvītim. Lūdzu. Godātie žurnālisti, liels prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā. Godātie OptiBet līgas komandu pārstāvi, galvenie treneri, OptiBet vadītāji. Liels prieks jūs redzēt šodien. Un jāsaka tā, ka otro gadu pēc kārtas mums ir izdevies pulcēt visu 3 Baltijas valstu komandas Baltijas līgā, kas ir ļoti iepriecinoši. Nākotnē mēs ceram paplašināties un lielā mērā vairāk komandu dos lielāku konkurenci un labāku cīņas sparu. Un jāsaka liels paldies OptiBetam, ka 8 gadus jau OptiBets ir mūsu galvenais sponsors šīs līgas. Tātad varētu teikt jau ilgtermiņā veids nopietni ieguldījumu Latvijas un Baltijas hokeja attīstībā. Paldies jums! Un jāsaka, ka šis čempionāts īpaši neatšķirsies no organizatoriskā viedokļa no pagājušā, jo visas spēles tāpat tiks rādītas sporta centrā. Tātad varēs sekot līdzi arī līdzjutēji televīzijas ekrānos, kas ir ļoti svarīgi priekš hokeja popularizēšanas, un cerams arī, ka tas varētu iesaistīt vairāk skatītājus pie arēnām, kas arī būtu viens no šīs sezonas mērķiem. Šo turnīru organizēt, lai viņš izdodas ļoti interesants, lai cīņas spars, lai skatītājiem būtu interesanti apmeklēt spēles klātienē. Turnīra rezultātā 4 labākās komandas spēlēs playoffā. Līdz ar to arī playoffs tātad būs varbūt koncentrēts, bet arī ļoti nozīmīgs, jo 4 labākās komandas, kā mēs zinām no iepriekšējo gadu pieredzes, ir ļoti konkurētspējīgas, lai cīnītos viens pret otru par uzvarām. Tā kā īsos vārdos varbūt tas būtu viss. Paldies! Paldies Aigaram! Un tagad vārds tiek dots OptiBet hokeja līgas ģenerālsponsoru, OptiBet Latvija mārketinga vadītājai Janai Gormaļovai. Lūdzu! Sveiki! Liels prieks visus šeit redzēt. Mums jau tāda patīkama tradīcija tikties šeit septembra sākumā un dalīties ar aktualitātēm, kuras notiks gaidāmajā sezonā. Priekš mums hokejs bija un paliek viens no galvenajiem sporta veidiem. Un šī ir 8. sezona tieši tā, kad OptiBet ir līgas ģenerālsponsors. Šogad mēs arī parakstījām vienošanos par atbalstu ne tikai uz šo sezonu, bet arī uz nākamo sezonu. Mēs redzam, ka līga aug, līga attīstās, kļūst kvalitatīvāka, arī no skatītāju auditorijas ir lielāka iesaiste, vairāk cilvēku apmeklē spēles. Un mēs arī no savas puses noteikti rīkosim aktivitātes, kuras dos vairāk emociju un palielinās cilvēku skaitu spēļu norises vietās. Bet kamēr mēs esam šajā atskaites punktā, tad novēlu visām komandām veiksmi un lai mums jaudīga šī sezona. Paldies Janai! Un tagad vārds Mogo RSU galvenajam trenerim Ģintaram Ankipānam, čempionu treneris. Jā, labdien, visi klātesošie. Prieks, protams, jūs visus atkal satikt. Tāda saulaina dienā ārā, nedabīga priekš hokeja, bet tai pašā laikā tā ir tāda svētku atmosfēra. Un, jā, sestdien jau viss sākās un sākās laikam ar tādu pavisam nopietnu spēli. Uzreiz visus varu, teiksim tā, uzaicināt uz pirmo hokeja spēli, kur būs noteikti asinspraiga cīņa. Kas attiecās uz mūsu komandu, uz mūsu mērķiem, tad pilnīgi viennozīmīgi mūsu mērķis ir šogad cīnīties par Latvijas čempionu titulu. Un, kā mēs zinām, tad, protams, atkārtot vienmēr ir grūtāk nekā to iegūt pirmo reizi. Tam mēs pilnīgi nopietni gatavojamies un jā, mēs esam
diezgan daudz ieguldījuši jau tagad darbu tam, lai to mēs sasniegtu, un turpināsim ar visu sezonas gaitā attīstīties. Jā. Ir mūsu komandā papildinājumi, ja mēs jau zinām, te presē ir izskanējis, ir pietiekoši skaļu vārdi kā Kristaps Sotnieks, ja, kas ir stabili, teiksim, tā Latvijas hokeja vērtība. Un turpināsim arī mēģināt Latvijas izlasēm, jauniešu izlasēm 18, 20 izaudzināt kādu spēlētāju. Un tādā veidā arī palīdzot Latvijas hokejam. Ja? Līdz lielai izlasē mēs vēl neesam tikuši, bet kas to zina? Ja? Visus var apsveikt ar neseno notikumu ar Latvijas izlases iekļūšanu Olimpiskajās spēlēs. Un kas zina, varbūt kāds no mūsu komandas spēlēs Milānā. Ja? Tā kā paldies. Paldies, Ģirtam. Vārds Zemgales LBTU galvenajam trenerim Artim Ābolam, vicečempionu pārstāvis. Jā, labdien visiem klātesošajiem. Mēs gatavošanos esam sākuši 1. augustā. Diezgan daudz mums ir pamainījies sastāvs, ir klāt 10 jauni cilvēki. Vesels uzbrucēju trīnieks mums uz Mesti, uz Somiju aizbrauc. Esam nospēlējuši vienu pārbaudas spēli, šodien nospēlēsim otru, un tad jau sestdien sāksim čempionātu. Ja runājam vēl par sastāvu, tad gados jaunu spēlētāju diezgan nākuši klātās, kā Vārtsargs Plūmiņš, esam piesaistījuši viņu komandai un ir plānā dot viņam spēļu praksi, lai dot iespēju viņam parādīt sev, apliecināt un iespēju pacīnīties par vietu 8 izlases sastāvā. Ir vairāki U20 potenciāli izlases kandidāti, kas pie mums arī tādi atgriezušies, kā zināmā, kā Rustams Begavs, Pēters Purmals. Un visdrīzāk, ka sezonu pie mums arī Roberts Kaļķis sāks. Mērķi, kā jūs teicat, dot spēlēt jauniem, bet, protams, uzvarēt. Paldies. Paldies, Artim. Tagad vārds pieredzējušākam šķiet no šī kolektīva Erkam Mīļonam, Rīgas Prizmas pārstāvis, galvenais treneris. Labdien visiem, paldies par skaistiem vārdiem. Pievienojos apsveikumam Latvijas Hokeja federācijai ar sasniegumu pagājušajā nedēļā un domāju, un novēlu arī turpmāk, lai mēs varam arī izmantojot šo ieroci virslīgu, ja, kas mums ir OHL čempionāts, arī tomēr palīdzēt gatavot nākošos izlases kandidātus, varbūt spēlētājus. Un ceru, ka kopīgs darbs mums dos rezultātu, kā viņš arī dod aptuveni tagad. Kas attiecās par Hokeja klubu Prizmu, protams, šogad mēs kārtējo reizi, bet šogad īpaši nopietni bijām pārdomās par dalību šajā čempionātā, jo bija reāls bažas, ja, par tā iespējām un nepieciešamību tieši šogad, ja, kad arī tā ekonomiskā situācija Latvijas biznesā viņa uz augšu neiet. Un, protams, kā mēs redzam, kad samazinās komandu skaits ne jau aiz labas gribas, ja, bet nepieciešamības, kad tie finanses līdzekļi ir lieli, lai uzturētu tomēr pat daļēji pusprofesionāli, ja pat amatieru komandu šajā līmenī un nodrošināt ar maksimāli visu minimāli nepieciešamo. Ja, un jebkurā gadījumā mēs tomēr pieņēmām lēmumu spēlēt un ne tikai spēlēt, bet arī, protams, cīnīties par iekļūšanu playoffā un, protams, arī nospēlēt labāk kā iepriekšējā gadā, un kā vienmēr jau normāls sportiskais mēģis būtu vēlreiz kļūt par Latvijas čempioniem, neskatoties uz varbūt ka tas ar katru gadu paliek grūtāk dēļ konkurences un pārējo komandu varbūt arī ekonomiskām iespējām, ja, jo tomēr Latvijas apstākļos bez pašvaldības atbalsta biznesa vide un visi tie noteikumi, kas ir valstiski pēdējos gados uz kaut kādiem sponsorēšanām, tā tēma, viņa nekas nav mainījies un arvien grūtāk ir savākt līdzekļus. Ja? Bet runājot par komandas sastāvu,
Mums pagaidām nespēlēs 3 no pieredzējušā gala. Ja? Tātad Vārtsargs Auziņš, aizsargi Maksims Širokovs un Georgijs Pujāts. No tādiem skaļākiem varbūt uzvārdiem. Un ir nākuši klāt 5-6 cilvēki no Kurbada. No viņiem 5 ir atgriezušies atpakaļ, tā varētu teikt. Un tāpatās mūsu pamatdoma ir dot saviem jaunajiem, savus sporta skolas audzēkņiem dot iespēju, un arī tiem, kuri karjeras otru pusi jau beidz karjeru, beidz profesionālo, viņiem nobeigt turpināt. Tātad aktīvās gaitas, palīdzēt jaunajiem. Un tajā ziņā it kā nekas nav mainījies. Un, protams, mēs centīsimies katrā spēlē iet cīnīties par uzvaru. Un arī novēlu visām komandām veiksmīgu sezonu. Paldies! Paldies Ērikam. Tagad vārds Rīgas hokeja skolas komandas pārstāvim Oļegam Starokinam, galvenais treneris, lūdzu. Jā, sveiki. Es arī gribētu pievienoties, protams, apsveikumiem saistībā ar Latvijas izlases tikšanu Olimpiskajās spēlēs. Liels prieks par to. Un tiešām ceru, ka tas pienesums arī no mūsu puses, no visu mūsu puses ir pamazām būs arvien lielāks un lielāks. Un to, lai kāds būtu, jā, puiši, kas ienāk izlasē, visi ir spēlējuši, visdrīzāk visi ir spēlējuši OptiBet līgā, ja, tā kā arī tas ir kaut kāds tāds nākotnes plus. Par hokeja skolu Rīga, tā teiksim, mums laikam sastāvs ir nomainījies pilnībā. Man liekas, ka varbūt divi spēlētāji palikuši no pagājušās sezonas. Visi puikas ir, iepriekšējās sezonas puiši ir principā aizbraukuši projām pa ārzemju klubiem, un kaut kas spēlē Kanādas, kaut kas Amerikas junioru līgās, kaut kas aizbrauc uz Čehiju. Tā kā mums ir pilnīgi jauns sastāvs atkal. Darba, kā saka, ir daudz, bet tāds ir hokeja skolas Rīga uzdevums bijis visus šos gadus. Protams, runājot par finansiālo, mēs esam laikam vienīgā komanda, kur teiksim, tā vecāka vēl joprojām maksā par to, ka puikas spēlē hokeju. Ja, tā kā, bet tāpat laikā, es domāju, mūsu galvenais uzdevums ir attīstība, mūsu galvenais uzdevums ir strādāt pie tā, lai puikas pilnveidotos, ja, un skaidrs, ka ar katru spēli, ar katru maiņu, ar katru epizodi viņu meistarībai un izpratnē pa hokeju jāaug. Tā kā es domāju, ka kā vienmēr gribētos, kā galveno uzdevumu likt tomēr cīņu par katru punktu. Tā ir viena lieta, un otra lieta, protams, arī kopumā par tikšanu playoff cīņās, kur, kā saka, tā pieredze, kas nāks klāt, tā būs vēl jaudīgāk. Ja? Un arī visiem novēl tad labu sezonu. Paldies! Paldies Oļegam. Nākamajam vārdu dosim Tallinas Panthers galvenajam trenerim, somu speciālistam Miko Mēmpā. Viņš runās angļu valodā, tā kā ja kādam ir kaut kas pārtulkojums, droši vaicāju. Please short comment about the game. About your team and next season. Okay. In English, obviously. And I obviously haven't understood a word that has been said here, so I don't know if I'm talking about different things than other coaches, but here we go. Yeah, I'm excited to be here, happy to be here. Totally new experience for me, and probably some new things for the team too. So it's my first year in the league, so I have really no expectation. I don't know what to expect. It's going to be an interesting ride for me, and for sure, there are most of the players and assistant coach who took part in the league last year, so maybe they can help me a little bit and get me up to speed. So. Yeah, happy to be here. Excited to start a new season of hockey and ready to learn some new things. Thank you. Nākamajam vārdu dosim Elektroenerģijas komandas galvenajam trenerim Arūnam Aļeņikovam. Hello, everybody. So we are happy, or more excited to play again one more season in this league. So it's a good experience for our players. So in our team, it's like so many candidates for the national team. So I think it's
it's a good thing for them to play here. About our team, so the budget is kind of the same like last year. In our roster, we have maybe 6-7 changes, so the team, I think, will be this year better, and our goal for this season will be better than last year. Thank you. Thank you. Un pēdējiem vārdu dodam Viļņas Hokeja Pankas galvenajam trenerim, Slovāku speciālistam Jurijam Boldišam. Please. Okay, thank you very much. First, my English is not excellent, but I not study Oxford or Cambridge. I study only at my home, yeah. And I thank you for your invitation, and I think that I and I have a little help with my phone, okay? And I came so share my experience and knowledge with the club and hockey. And in club I have excellent colleagues at this club, and together with them we have a good season. And I've only been here for days only, so I can't tell you much, but by maybe Christmas it will definitely be different. Okay, so. Thank you. Paldies visiem runātājiem. Tagad jūs jautājumi. Lūdzu. Jāni, iedosim arī mikrofonu. Paldies. Man laikam jautājums gan Optibet pārstāvē, gan Kalvīšu kungam minējāt par jaunievedumiem līgas sakarā. Kas būs tie jaunievedumi, kā palielināt to līgas auditoriju skatītāju skaitu? Vai ir kaut kas konkrēts jau, ko varat pastāstīt? Šeit laikam es atbildēšu. Mēs plānojam aktivitātes, kuras mēs arī rīkojam citos sporta veidos, kas piesaista cilvēkus. Mēs arī ziņojam par to mūsu sociālajos tīklos. Faktiski tās ir aktivitātes uz vietas, kuras nodrošina kaut kādu interaktīvu iesaisti ar cilvēkiem, kuri atnāk. Mēs viņiem piedāvājam gan balvas, gan kaut kādas opcijas, kā viņas var labāk iepazīties gan ar līgu, gan ar pašu Optibet. Tādā veidā rīkojot šo saikni tādu stiprāku un labāk iepazīstot pašu līgu arī. Jā, Hokeja federācijas galvenais uzdevums nodrošināt kvalitatīvu hokeju un spraigas cīņas. Un redzot arī, ka mūsu kaimiņu valstu komandas ir noalgojuši jau ārzemju speciālisti, tad ļoti nopietni grib šai sezonai gatavoties. Un es ceru, ka būs, ja būs spraigas hokejs, skaistas spēles, būs arvien vairāk skatītāju. Man Kalvīšu kungam vēl viens jautājums. Uzreiz redzot, ka tas Latvijas komandas skaits nekļūst lielāks, lai gan katru gadu preses konferencēs jūs paužat to cerību, ka tas skaits varētu palielināties un tam līdzīgi. Un šobrīd zinot no to visu valsts, teiksim tā, nodokļu situāciju, nodokļu politiku un tam līdzīgi, vai lielajām federācijām nav šobrīd brīdis sanāk kopā, sadoties rokās un censties uzlabot to likumdošanu, lai no tā privātā sektora mēs to naudu varētu paņemt krietni vien lielāku varbūt? Jāsaka, mēs jau to darām nepārtraukti. Jautājums, vai kāds mūs sadzird, bet runājot varbūt ne tik daudz par politiku, bet tomēr par hokeju. Saprotams, ka spēlēšana Baltijas līgā ir daudz dārgāk nekā spēlēšana tikai Latvijas čempionātā. Un dabīgi šie komandu budžeti ir lielāki nekā tas bija agrāk, tāpēc varbūt dažām komandām ir ļoti jārēķinās, cik viņi var atļauties. Protams, uzlabojoties ekonomikai, to naudu var piesaistīt vairāk, un tad ir cerības arī, ka kāds klubs var atgriezties. Ja? Tā kā tas ir un gadiem galiem. Spētu mēs tikai Latvijā, droši vien mums būtu vairāk komandu. Spēlējamies Baltijā, tās ir papildus izmaksas. Tā kā
Tā, bet ar politiķiem skaidrs, kad redzēt, ka tika pārietis nodokļu sistēmā no uzņēmuma ienākuma nodokļa uz dividendžu nodokli, tas šobrīd var tik atvieglojums vai ziedojums saņemt tikai no izmaksātām dividendēm. Un dividendžu nodoklis ir pietiekoši augsts, un daudz uzņēmumu izvēlās labāk kapitalizēt savus uzņēmumus, nevis vienkārši izņemt naudu no viņiem ārā. Līdz ar to tur nekādas, es neredzu kaut kādas grandiozas iespējas uzlabot likumdošanā, ziedojuma sistēmā, jo kamēr Latvijas uzņēmumi nepelnīs un neizmantos dividendus, nav arī iespējas neko īpaši ziedot. Un savā laikā, kad šī nodokļu reforma tika prezentēta, nekam tas bija 16. vai 17. gadā, tika solīts, ka tos zaudējumus kompensēs no budžeta lielākiem ieņēmumiem. Kā mēs redzam, tad mēģinājumi varbūt pēdējos 2 gados bija nedaudz palielināt sporta budžetu, tāda mēģinājuma no valdības bija, bet cik mēs dzirdam attiecībā uz nākošo gadu, man ir ziņas, kad būs drīzāk samazinājums nekā palielinājums. Tā kā lielā mērā, kā tas vienmēr notiek, kad kaut kāds nodoklis maina, tas tiek dot ļoti optimistisks solījumi, un tad, kad tas tiek izdarīts, tie solījumi, protams, aizmirstās. Redziet, es negribētu varbūt dalīt federācijas lielās un mazās. Mēs jau piedzīvojām diezgan lielas viļņošanās sporta sabiedrībā tieši iemesla dēļ. Es domāju, ka visam sportam ir svarīgi atgriezt naudu vairāk. Tā kā varbūt te nav tikai lielās vai mazās, te varbūt tām sporta organizācijām, kā Latvijas Olimpiskā komiteja, Sporta federācija, Padome, Sporta spēļu asociācija. Viņām būtu jārūpējas par visu sportu. Ja tāds sāks hokejs un basketbols kaut kādā veidā un futbols agresīvi vieni paši darboties, mēs jau vairāk sašķelsim sporta sabiedrību. Tā kā es uzskatu, tas tomēr ir jautājums, kas ir kopīgs. Tas nav lielā, mazā. Šeit visam sportam tas ir svarīgi. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājums Ģirtam Ankaparam. Ģirta oktobrī, respektīvi rudenim gaidāms kontinentālais kauss, vai vedīsiet sastāvu, kāds ir pašlaik jūsu rīcībā, vai pirms kontinentālā kausa kaut kādas izmaiņas būs? Tas ir viens no mūsu sezonas tādiem patīkamākiem brīžiem, protams, dalība kontinentālajā kausā. Tur mēs arī stādām tādus mērķus. Mēs esam soli pa soli, mēģināsim tikt nākošā kārtā, un te jau redzēs, kur tas viss aiznes. Kas attiecās uz oktobra vidu un papildinājumiem, es domāju, ka nē. Bez šaubām, kad ir lietas, kuras mēs gribētu, pozīcijas, kurās mēs gribētu papildinājumus, būt stiprāk, bet uz doto brīdi pilnīgi noteikti nē. Iesim ar to sastāvu, kas ir, un mēģināsim pārvarēt pirmo kārtu un iet tālāk. Paldies, vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Jāni. Jā. Kalvišs kungs pieminēja, ka bija komandas, kuras varbūt potenciāli varēja atgriezties vai papildināt līgas sastāvu. Kuras tās bija un kuros virzienos mēs skatāmies? Tā ir klasiski pa Liepāju jautājums pirmais. Kas vēl? Mēs jau Latvijā visu to vēsturi zinām. Skaidrs, ka Liepāja ir liels hokeja centrs, un tur būtu jābūt virslīgas komandai. Tāpat Daugavpilī būtu jābūt virslīgas komandai. Tāpat mēs ceram arī uz Kurbadu nākotnē. Tā kā šobrīd stabilas vērtības jau nav mainījušās. Ir, protams, jaunas vietas, kur hokejs šobrīd arī tiek attīstīts, bet mēs zinām, cik apmēram gadus vajag, lai nonāktu līdz hokeja sistēmas izveidošanai. Jauns Kalns ir Rēzeknē, ir Jākapilī. Tāpat Brocēni bija ļoti sasparojušies uz pirmās līgas komandu, kur, diemžēl, neizdevās savākt komandu skaitu un nācās atgriezties Jahlas pirmā līga. Pirmā līga Jahlas uz kopēju līgu. Tā kā ir centri, kuros hokejs var attīstīties. Ir jau attīstījies. Tukums, piemēram, arī jau 2 sezonas kuluāros mēģina runāt, ka varētu veidot virslīgas komandu. Bet jautājums viss atdurās budžetā. Un budžets tas ir Latvijas ekonomika. Cik liela ir tā atšķirība startēt Baltijas līgā un startēt vietējā čempionātā? Teicāt, ka tie budžeti atšķirās. Tā konkrēti varbūt nesaucot ar klubu budžetus, droši vien nezināt, bet procentuāli vismaz. Jā, es domāju, ka atšķirība ir 150–200 tūkstoši. Tas ir mans vērtējums. Man nav klubu budžeta, viņi mūs neatskaitās, bet tas ir apmēram tas, kas ir vairāk nekā spēlēt tikai Latvijas čempionātā. Vēl kādi jautājumi?
Droši vien jautājums arī Kauliša kungam vai ārzemju komandām. Ne Latvijas klubiem ir kaut kādi īpaši nosacījumi dalībai līgā, finansiālie vai kādi citi ieguldījumi, kas viņiem ir jāsniedz vai jānodrošina? Nē, jāsaka, mēs esam solidāras organizācijas un solidāri ieguldam šī čempionātā. Tā kā teikt, ka, ja jūs jautājums ir par to, vai Latvija subsidē Baltijas līgu, tad mēs palīdzam savām komandām, nelielām transporta kompensācijām no federācijas puses, bet ne ārzemju komandām. Kādi jautājumi? Es saprotu, ka būtībā divu klubu pārstāvju gatavs viens par čempionu titulu tikai, ja? Vai nē? Vai ir vēl kāds? Ēdis vai Protams. Es tā soli pa soli. Soli pa soli. Mums vēl jātiek plēfā. Bildi jau labas. Strādā. Labi, ja jautājumu vairāk nav. Paldies!